First Auto M brauciens startējās. Mēs dodamies uz Kandavas kartingiem. Reini, Jā. kā tapa šis brīnums? Driftiņš arī bija ar kartiņiem. Es sapratu, tur riņķī tādos apzinām pa iekšmalu. Tur vienalga, kur tu brauks ar labiem cilvēkiem, jau viss ir labi. Ja gribu nolaist laiku, ja? Nu, atbrauc uz kartingiem. Nu, pēc tam tev reāli ir miers bēniņos. First Auto M-Drive. Jā, Kārtinga sacensībā. 3. vietā. 3. vietu izcīnīja Kārli. aplausī. 2. vietu izcīnīja Valērija. Valērija! Ar ātrāko atvilāku. Klau, Valērija! Nu, šis bija nopietni, atspēja pasniegt rokas. Un arī, zigā, tu man apdāvināji maiciņām, un tagad es tevi apdāvinu. Paldies, paldies. Jā. Zelta mutiem. I go hard on the baseline. I ain't gonna stop till I get mine. So I'ma run it up. I'ma run it up. I'ma run it up. First Auto M-Drive. Kārtinga sacensībās. Pirmajā piegājienā. 1. vietu izcīnīja Romāns. Apsveic, Roman, tu biji super ātrs. Paldies. Kā tu? Es nezinu, nu, Kur ir atslēga? nav nekur atslēga. Tā sanāca un viss, nu, es nezinu. Pieredze. Nav pieredze šeit. Pirmo reizi šeit es. Jā, nopietni, jā. A kartingos kā tā? Nu, drusku braucu, jā, bet, Jā. nu, tā pamazliet. Cilvēki no malas teica, ka vispār tev nebija garām reāli tikt. Ja tu gāji pa priekšu, tad, nu, tev apdzīd bija nereāli. Paveicās. Nu, bet super, tev Jā. labi sanāca. Tā kā apsveicam. Jā, Un tev ir galvenā balva, tātad First Auto M-Drive kauss. First Auto! Paldies vēlreiz Reinim. Super atpūtāmies, super nobraukājāmies reāli. Tagad ir miers. Bet pirms braukšanas prom iegriezīsim pa kādai puķei. Vai ne? Nemieris, višķi nemieris pirms. Kura vēl nemieris ir palicies, iegriezīsim pa kādai puķītei, jo tomēr mēs esam braucienā. Tāpēc atstāsim šeit pie tevis, Reini, autogrāfus. Ne tikai pirms braukšanas, arī pēc, ja? Tieši tā, mēs atstāsim savus parakstus šeit, Kandavas kartodromā. Tā kā aiziet! Mēs esam Oglē atbraukuši pēc kartingu izbraucienu nedaudz. Iedzert kafiju, iedzert ūdeni, uzkodas. Ogli mūs forši sagaidīja, Ogli ir super vietā. Pēc tam tālāk dodamies Jaunpils virzienā. Kā jūs teicu pa Ogli, man ļoti patīk šī lokācija. Un kā viņi izskatās, toreiz mēs arī bijām tādā tā kā saulrietā. Viss tas ceļš, viss kaut kur nekurienes vidū. Vienkārši forši tāda skaista, autentiska, mājīga, forša vieta. Čau. Čau, Mārcis. Paldies, ka tu mūs uzņēmi. Jā. Klau, mēs visi iebraucām, nedaudz nostupējām satiksmi, bet esam iekšā. Vismā vēl vairāk mašīnas mierīgi varējām atvest. Neuz te iet? Vietas vēl ir. Jā. Vietas vēl ir. Vietas ir droši, jā. Bet, Mārcis, tātad, Klau, tu skatos visādi, te ir kūpinājumi, ja? Kas tik te nav? Kas šies ir? Cauraudzīt, jā. Tie, kas zina, kas ir cauraudzīts, saprot, un noteikti šeit viņš ir īpaši labs. Oglē visam pamatā ir lauku labumi. Ok, super. Jo tas nav tikai mans, bet tas jau ir sievas tēva jau mantojumā Super. iegūtas zināšanas, ko mēs realizējam šeit Oglē. Kūpinam gaļiņu, audzējam dārzeņus, paši marinējam lauku labumus. To visu, ko mēs izaudzējam, mēs arī saliekam burciņās. Zinām, Mārcis, šis ir tas, kas pilsētā pietrūkst. Tāds cauraudzīt,
tādu kvalitatīvu sulīgu, kāds viņš tev ir šeit, reāli sulīgs tāds, grūti jau dabūt tādu pilsētā. Un es skatos tavus laiku tie kustību. Cilvēki, kas reāli brauc garām, viņi jau zina šo vietu un reāli brauc visu laiku, vai ne? Jā, cilvēki iecienījuši manas istiņas, cūgaļiņu un jā. Tā nav tikai mana zināšanas prasmes, tas ir, kā jau teicu, sievstāvi jau 25 gadu pieredze šajā jomā. Ogles konceptam pamatā ir viņa tā darbība ar gaļu 25 gadu garumā, un tā kā viņš visu laiku kūpinājis gaļas, un ir gadījies reizes, kad sanāk 50 gaļu, sanāk, kas ogli, vai ne? Un tad arī attiecīgi ir ogles nosaukums, un mums ir fasāde ir dedzinātiem ogles dēļiem. Mēs principā piedāvājam to, ko mēs šeit vai reģionā iegūstam. Mēs neņemam no ārzemēm, neņemam no tālieniem. Viss ir mūsu vietējā produkcija, principā. Super, tas ir forši. Tas ir tāds top produkts, ko cilvēki ir iecienījuši visvairāk pie jums šeit no kūpinājumiem. Šie arī ir divi. Istiņa un cauraudzīts. Man tas cauraudzīts patīk. Klau, šito es paķeršu. Jā. Šito es paķeršu arī sev. Es viņu tikko noņēmu no kūpināt. Viņš jau silts ir. Jūs man tādu labāko gabaliņu. Jā. Lai es varu noprauvēt rītīgi un tad teikt, Klau, pie Mārtas oglē tur ir tas cauraudzīts vienkārši pa pirmo tā teikt. Ļoti garšīgi. Pēc saldā, vai ne? Rekar, lūdzu. Tas ir cik forši uzkūkināt, ja? Pamēģināsim, ne? Šitā jau saprot, šitā ir štēle. Šito tieši vajag nogaršot. Denis. Kas tas ir? Pagaršo. Cugaļs cauraudzīts, karsts kūpināts. Būtībā tikko noņēmu no kūpinātos. Pavisam svaigs. Nu, vo? Vai ne? Svaigs, ir sev. Jā. Lūdzu. Mēs izvēlējāmies fantastisku vietu, tātad oglē pie tevis te, kur cauraudzīt nolikām vidū, kā punktu, uz ko pievērst uzmanību. Tas ir ar to, ar ko jūs sākāt, vai ne? Tātad jau gadus atpakaļ sievas tēvs pareizi saprot. Jā, vairāk kā 25 gadus. Tas ir viņa mantojums būtībā, ko mēs esam pārņēmuši un turpinam. Super. Cik ilgi vispār ir šī lokācija šeit? Un tātad, kas ir tas jūsu klāsts, ko jūs tieši vairāk piedāvājat braucējiem? Tā kā oglēji, tā kā šai ēkai šādā izskatā jau 2. gads ir 2. gadu, un būtībā šis ir pirmais tāds pilnais gads. Pagājušo gadu mēs tā ieskrējāmies, lēnām taustījāmies, un šobrīd, kā redzi, esam atvērti un pilnā jaudā kūpinam gaļu, marinējam un piedāvājam lauku labumus. Cik es saprotu, kustība šeit ir diezgan tāda aktīva, vai ne? Cilvēki brauc, jo viņiem te patīk. Jā, te ir forša lokācija un ceļš kuldīgi, daudz turistu un cilvēki iecienījuši šo vietu. Mēs arī cenšamies, visu laiku attīstamies un esam vaļā katru dienu, tā kā... Super. Katru dienu jūs strādājat? Jā. Darba laiks pēc darbdienās no... Tagad sāksies jau ir rudens sezona. Mēs esam vaļā no 10 līdz 6 vakarā darba dienās un no 9 līdz 7 brīvdienās. Daudz brīvdienās varās ciet kaut kādos 5, 6 un šeit var tātad atbraukt vēl pēc gaļiņas. Varbūt pāris vārdos, kāds tātad nākotnes plāns ir saistībā ar ogli? Varbūt jūs esat plānojuši attīstīties kaut kā vai, jo te viss ir forši. Būtībā mums pat marketīņš, ja tas tev varu parādīt pēc brīža. Mums ir doma paplašināties zaļajā zonā, tā kā ar tādām oranžērijām, kur kompānijas var iet un atpūsties. Un vēl tālāk nākotnes plāni. Mēs gribam šo vietu veidot ne tikai kā ēdienu veikalu lokāciju, bet vietu, kur cilvēki var apbraukt un baudīt ar dzīvo mūziku, ar ārā skatuvīti. Ļoti labi. Jo tas ir tas, kas arī šeit vispār būtu, vēl tā būtu tāda papildus odziņa, jo man liekas, tūmā nekas tāds nav, vai ne? Nē, šis ceļš vispār ir tukšs. Ja runājam par lokācijām, kur pasēdēt. Super. Nu, ļoti forši maleči. Un Klau, vispār Mārts jautājums, vai tev patīk BMW marka? Jā, BMW man ir viens no mīļākajiem auto. Un šeit arī īstenībā ir tādi nolasījušies ļoti īstenībā ekskluzīvi visādiem auto, vai ne? Jā, BMW ir tāda, tieši šie M-sērijas tāda muskuļot un spēcīga auto. Tieši tā. Ar raksturu, kā saka, vai ne? Kureiz tev no visiem vislabāk vizuāli patīk? Es nezinu, kurš tavēs, bet zilgatājs, Šies mans, bet tu nesaki, Edī, Nē, jau tā, reāli tā krāsa, tā matā, tā pelnu, tur tāda ritīgi labā,
Šis īstenībā tāds pirmais first time brauciens ir, un redz, mēs esam Oglē. Un, Bet ne pēdējais. Bet ne pēdējais bez variantiem. Vai ne? Manā gadījumā ir pilnīgi kaut kas jauns. Arī redzam, mēs visi, neviens tā teikt, nebija ar tādu baigo pieredzi tieši kā filmētāji, bet mēs paši izdomājam, davai daram. Un tad, tā kā kā mēs šeit arī būtībā bez tādas lielas pieredzes, bet ar apņēmību un jaudu darīt. Super, tas ir krūti, tas ir reāli forši. Es zinu to, ka jūs uztaisījuši tātad sociālos tīklus. Jā. Un tātad jūs varat sastapt un redzēt, ko jūs darat Instagramā. Jā. Kur vēl? Instagramā ogla.kalnēni un arī Facebookā mums ir lapa. Tur mēs pavisam jauni esam, bet mēs sākam likt postiņus un rādīt, ko mēs daram šeit. Tāpēc piesakojam. Jā. Piesakojam Oglei un tik tiešām atbraucat nocitēt viņu gardumus, jo šeit ir ļoti garšīgi. Mārta, paldies tev liels. Paldies tev. Klau, nu tā tad izstāst, ka Mārts negrib laist vaļā un grib iepriecināt, jā? Jā, es gribēju iepriecināt jūs ar nelielu lauku labumiņu. Te Super. Mums paši taisītā rabarbaru, mūsu audzēto rabarbaru ievārījums tiesa apelsīniem, kuri nav mūsu, bet pie mums vēl neaug, un piparmēta sīrupiņš. Un tās nav dzirdēts? Jā, viņš forši taisīja kokteilīti. Super, pa pirmo šo liek atpakaļ. Jā. Klau, nu super, paldies Mārts. Nu es izšāvu tikko espresso un mēs dodamies tālāk. Tāpēc, draugi mīļie, paldies, ka skatāties, jo mēs cenšamies. Gaidītais moments ir pienācis, šodien būs fantastiski. Dodamies visi skaisti iekšā. Ko tu dēls uzreiz saskumi? Es domāju, kur mans bigs paliks.